Labdien, cienījamie kolēģi! Šī ir mana pirmā uzstāšanās par Stambulas konvenciju. Protams, esmu pret vardarbību pret sievietēm, bet mani ļoti uzrunāja teksti par stereotipiem dzimumu lomu jautājumā un to izskaušanu. Man tā ģimenē pieņemts, ka kamēr skalda malku, tikmēr sieva mazgā traukus. Kamēr laboja traktoru, sieva gludina kreklus. Un mazliet man tā kā bail sievai piedāvāt mūsdienīgāku lomu sadalījumu ģimenē. Un kaut kā bail arī atmest stereotipus un mirklīti nepagaidīt, ja tuvojas cienījamā Irma Kalniņas kundze, lai atvērtu smagās Saeimas durvju vērtnes un viņai uzsmaidītu. Un es to daru ne jau tāpēc, ka viņai nebūtu spēka atvērt šīs durvis, tāpēc, ka man tas ir patīkami. Skatos uz zemnieka Edgara Putras sastrādātajām, eļļā mērcētajām rokām, un man tā kā negribās atkal karot pret to stereotipu, ka vīrietis lej karterī eļļu, bet sieviete viņu sagaida mājās ar pankūku pannu. Šeit Rīgas kastītēs dzīvojošie Stambulas konvencija laikam šķiet kāda panacēja, kā sadalīt mājās to vienīgo smago pienākumu. Kurš tad iedarbinās to traukmašīnu? Bet redziet, es esmu vecmodīgs, un vecmodīgu stereotipu varā, bet man nekad nav nācis prātā sist sievu, un es joprojām tramvajā pieceļos un atdodu vietu sievietei. Kad veidojās mani uzskati par to, kas labi, kas slikti, par Stambulas konvenciju vēl neviens neko nezināja. Bet izglītības sistēma un sabiedrība kopumā uzskatīja, ka vardarbība pret sievieti, pret māti, pret fiziski vājāko nekādi nav akceptējami. Vismaz tur, kur dzīvoju es, gan kādreiz, gan arī šodien. Vardarbība pret sievieti ir nevis stereotipu izraisīta problēma, bet gan uzvedības patoloģija. Un pret to tā arī jācīnās, neiecietīgi. Jo cilvēks saprātīgais izsenis ir saudzējis vājāko. Pat akmens laikmetā mednieki vairījās medīt briežu māti ar mazuli. Ir pagājuši vairāki tūkstoši gadu. Un mums tagad vajag kaut kādu dokumentu, kaut kādu konvenciju, lai cīnītos pret pašsaprotamām lietām, kuras atbilstoši atrunātas arī Krimināla kodeksā. Kāpēc? Protams, ja konvencijas būtība tik tiešām ir rūpes par sievietes drošību un nevis par kaut ko citu. Bet ja man kāds saka, ka pāris vārdi dažos pantos pilnīgi noteikti nav nekāds iemesls neapstiprināt Stambulas konvenciju, tad es jums teikšu tā. Ja saujā putrājiem ir iemaldījušies daži peļu spīru graudiņi, man šāda putra nav vajadzīga. Šī bija Šlesera provokācija, kuru līdzparakstīja apvienotais Saraksts un Nacionālā apvienība, iesniedz Saeimā pilnīgi nelaikā, nevietā, tajā brīdī, ka mēs visas trīs politiskās partijas vienojāmies par nākamā gada budžeta pamatprincipiem. Tajā brīdī viņi saprata, ka uz budžetu mēs nekrītam, tā viņi mēģina mūs šķelt par šo murgaino jautājumu, bet, diemžēl, tas, ka jāsaka, es publiski teicu, Zaļo zemnieku savienība šai provokācijai pavilkās līdzi. Kāpēc viņi tā pavilkās? Man ir skaidrojums sekojuši. Domāju, ka vislabāk to ir pateikusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kas pārstāv Zaļo zemnieku savienību, kura nebalsoja šajā balsojumā. Viņa teica, es negribu piedalīties šajā visā priekšvēlēšanu kampaņā. Kas tā ir? Tāda lieta mākslīgi radīta. Es negribu vairāk šajās spēlītēs iesaistīties. Šīs provokācijas jau bija no atsevišķām ministrijām, kuras mēs redzējām, kuras mēs arī esam iestājušies bloķējotās, piemēram, izglītības jomā, iestājoties pret seksuālās obligātās mācību priekšmetu ieviešanas mūsu pedagogiem. Mēs to darījām kopā ar Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību. Jūs arī šajā raidījumā esat diskutējuši par to saturu, kas tur tika plānots mācīt. Tāpat arī kultūras ministrijas jomā, redzot, kādas valsts apmaksātas pasūtījums veids šobrīd kultūras ministrijas. Kādus jautāšu vajagums? Varam iet precīzāk. Šobrīd, piemēram, tiek apmaksāti raidījumi, piemēram, kur tiek diskutēts par transcilvēku ikdienu, ja, par to. Jums šķiet, ka piemērot parlamenta rīcību ir piemēram, par to, Stambulas konvencijas denonsēšanu, piemēram, par to, kāda nebināra cilvēka ikdiena. Jūs parādīt jebkāda veida cēloņu sakarību starp šo raidījumu, ko jūs minat,
un starp Stambulas konvenciju? Lūdzu, paskaidrojiet man. Lūdzu, paskaidrojiet šo cēloņu sakarību. Tiešā veidā tā cēloņu sakarība tāda, ka atbalstot Stambulas konvenciju arī tika leģitimizēts šāda te veida darbības. Kādā veidā? Kas te ir par argumentiem? Kas tiek leģitimizēts? Diemžēl tas ir noticis. Tas ir fakts, ja nebūtu šo darbību, mēs šeit šodien nesēdētu pie šī jautājuma. Un tas arī tas neiet populismā šobrīd. Tas nav populisms, tas ļoti nopietnas lietas. Labdien, kolēģi! Pirmā performance ir noslēgusies, sāksies otrā. Es piedāvāju jums uzspēlēt viktorīnu ar minējumiem, kurš to ir teicis. Pirmā frāze, ar ko es neredzu iespēju sadarboties, ir nemainīgi jau nescik gadus. Tie ir tās augtie prokremliskie spēki. Zaļo un zemnieku savienība ir savienība, kuras priekšnieks ir izteicies par NATO kā okupācijas spēku. Miniet, kurš to ir teicis? 3 reizes, miniet. Precīzi, Krišjānis Kariņš, un aplausi. Juris ir vinnētājs. Otrs jautājums, vai ZZS jāņem koalīcijā? Nē, mēs tā nedomājam. Mēs uzskatām, ka izvirzīt Aivaru Lembergu, cilvēku, kas ir notiesāts un kuru mūsu sadarbības partneri ir ielikuši OFK sankcijās, ir pamatīgs spļāviens sejā gan NATO, gan mūsu cilvēkiem. Mēs neredzam šobrīd iespēju sadarboties ar viņiem. Ja būs jauna situācija, tāda, liekam, šobrīd ir, un pēkšņi viņa norobežojas, viņi taču ir norobežojušies, no Aivara Lemberga, tad arī skatīsimies, bet šobrīd nekas par to neliecina. Kā jūs domājat, kas to ir teicis? Jā, Česlav kungs, jums jābūt Labi, okay. Retoriskiem jautājumiem. Jūs pats varat piekomentēt. Es iekomentēšu, es pats ar sevi sarunājos. Mūsu jaunā topošā premjera Evika Siliņa. Nākamais. Partijas valde lēmusi atteikt dalību tajās priekšvēlēšanu debatēs, uz kurām plānots aicināt smagos noziegumos apsūdzēto un pirmajā tiesu instancē notiesāto, kā arī par korupciju no ASV puses sankcionēto Aivaru Lembergu. Česlav, kurš to ir teicis? Partiju apvienība, jaunā vienotība. Ideja. Tā. Mēs nekad neesam slēpuši mūsu attieksmi pret Lembergu un citiem oligarhiem, kas vienmēr ir bijusi tikpat skarba kā šodien. Viņu radītais kaitējums demokrātijai Latvijai ir vārdos neaprakstāms. Česlav, kurš to ir ierakstījis progresīvo frakciju savā Facebookā? Es teikšu, ka ZZS arī ir mūsu sarkanās līnijas. Viņu premjera kandidāts, atvainojos. Viņam ir vieta nevis premjera krēslā, bet, kā zinām, apsūdzētā krēslā. ZZS mums arī ir sarkanās līnijas. Tā nav Latvijas nākotne. Tas ir kaut kāds pagātnes reiks, kas mums joprojām velkas. Česlav, kurš to ir teicis? To ir teikusi mūsu deputāte Antoņina Ninaševa. Aplausi Česlavam. Mēs noteikti nevarētu sastrādāties ar partijām, kurās joprojām ir acīm redzamās oligarhas, kas ietekmes ar Latviju pirmajā vietā un ZZS piedāvāto premjera kandidātu personu. Česlav, kurš to ir teicis? Topošais satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Aplausi Kasparam. Un šis ir pats jautrākais. Žurnālists uzdot jautājumu. Noprotams, ka liels, tā teikt, zilonis istabā turpmākajās sarunās būs Aivars Lembergs un viņa potenciālā ietekme Zaļo zemnieku savienībā. Kārtis varētu atsaukties uz kopējo koalīciju. Par to lika manīt arī, kuri potenciāli sēdēs pie viena koalīcijas galda. Bet šeit ir konkrēta persona. Atbilde. Līdz šim mēs esam gūši pārliecību, ka attiecīgi Aivars Lembergs nav pie šī galda piedalījies. Viņa ietekmi šajās sarunās nejūtam. Žurnālists. Bet ir skaidrs, ka jebkurā brīdī, turpinot šīs konsultācijas nākamajā nedēļā, šis ir viens no jautājumiem. Kā jūs guvāt par to pārliecību? Primāri tajā ziņā, ka Aivars Lembergs nav pie šī galda. Nākamais jautājums. Bet Aivaram Lembergam gan jau ir telefons. Un šī atbilde ir ģeniāla. Tas, protams, ir iespējams. Bet mums ir jāvadas pēc pieņēmuma, ka personas, ar kurām mēs sarunājamies, nesēž pie galda.
Un ziniet, kurš to teica? To teica progresīvo frakcijas vadītājs vai Šuvājo kungs. Jā, nav vadītājs. Respektīvi, kolēģi, mūsu viedokļi var transformēties ļoti strauji. Tāpat kā topošās un vēlreizējās izglītības ministres viedoklis vienu dienu ir par materiāliem, otru dienu šaubās. Šodien lasu ziņā, ka viņa negrib, lai viņas bērniem šos materiālus māca. 3 dienu transformācija. Paldies! Cienījamā priekšsēdētāji, godējamie deputāti, dažas piezīmes par to, ko šeit nerunā kreisi liberāli ekstrēmisti, kuri visu laiku uzskata, ka Saeimā taču visi sit savas sievas, kas negrib balsot par šo konvenciju. Ja? Tāpēc es pateikšu par dažām citām lietām. Cilvēkiem, es domāju, ka lielākai daļai normāliem latviešiem šī konvencija ir ideoloģiski nepieņemama, par ko jau teica Mūrnieces kundze. Un es pateikšu, kāpēc. Un nākiet un atspēkojiet. Ja jūs visu laiku runājat par sieviešu sišanu, pasakiet, kāpēc šī konvencija neiebilst pret abortiem. Viņa iebilst tikai pret piespiedu abortiem. Tātad tiem cilvēkiem, kuri uzskata Latvijā, un tā ir ļoti liela daļa, ka dzīvība sākas no bērnu ieņemšanas, nevis tur kaut kādu 3. vai 5. mēnesi, ja? Viņa ir pretdabīga. Jūs par to nerunājat. Jūs atbalstiet abortus šeit, kreisi liberālie, un nākiet un stāstiet visu laiku, ka mēs iebilstam pret kaut kādā veidā sieviešu sišanu. Tev derētu viņu iztaisīt sev. Kirsteina kungs, lūdzu, Tātad lūdzu cieņi un izturēties pret deputātiem. Šī konvencija paraudz, un pagaidiet, taču dzimumi neatšķiras, ko jūs tur sēdiet un runājat. Ja? Jūs taču vienalga vīrietis vai sieviete. Jūs taču plakātiem stāvējāt. Šie cilvēki stāvēja pie Saeimas ar plakātiem. Kirsteina kungs, negribu dzemdēt vīrietis. lūdzu runājiet jūs par tagad lietu. izliekaties, ja? 39. pants, tagad pa 32. Vairāki miljardi zemeslodes iedzīvotāji dzīvo valstīs, kur tradicionāli laulības izlem vecāki. Ja? Tas nav tikai kurde, tur Indijā ir vesela rinda, teiksim, provinču. Ja? Tātad šī konvencija paredz, protams, mēs tur nebrauksim un neiejauksimies, bet viņa paredz imigrācijas vārtu atvēršanu visiem šiem miljoniem, kuri, piemēram, pasaka, man tur kurdu tētis un māmiņa piespieda precēt nevēlamu vīru kaut kādā veidā. Līdz ar to imigrācijas vārti tiek atvērti. Jūs par to nerunājat. Jūs varat izlikties, ka Latvijai tas nebūs obligāti. Bet Grevio bija, tad, kad mēs šeit balsojam par konvenciju, es nolasīju datus Īrijā. Grevio prasīja apturēt viņu imigrācijas dienesta pieņemtus lēmumus, kuri nedeva patvērumu tiesības cilvēkiem, kas gribēja iefiltrēties labākā, bagātā valstī, pamatojoties uz to, ka tēvs vai māmiņa viņam tur ir piemeklējis ne to vīru vai sievu. Nākiet un izskaidrojiet Latvijai, ir tas jāievēro vai nav. Jūs tagad klusējat un izliekaties atkal tikai, ka jūs te svēti runājat par sieviešu tiesībām. Izraels parlaments debatēja par šo konvenciju un noraidīja, ka viņa nav pieņemama, jo tie ir vārtu atvēršana uz neierobežotu migrāciju, un ja kāds iebildīs, jums te Grevio uzreiz pateiks, ka jūs pārkāpjat šo konvenciju. Un pēdējais, man ir kauns par tiem cilvēkiem, kuri visu laiku saka, ko par mums gan te teiks, ja? Kā te izklāties kā tepiķītim, kā vēl suniski kaut kur kādam izdabāt, ja? Kā tikai par mums atkal kaut ko tur nepasaka sliktu. Ja? Viņi gatavi pārdot tēvu un māti, ja? Tikai lai viņam uzsist uz pleca un teikt, vai kāds malats, vai vēl kādu miljonu viņu tu negribi paņemt no Indijas, no Afganistānas. Ja? Saprotiet, pasaule nav paradīze. Pasaulē katrai valstī ir savi likumi, un ja šāda muļķīga konvencija raksta, piemēram, ka Āfrikā tur ciltis, pieņemsim, viņam 1000-gadīgas tradīcijas kaut ko apgraizīt, ja? Tāpat kā Latvijā mums arī tikai zēniem tas pats, ja? Tad viņi visi var braukt uz šejieni, to konvenciju paredz. Nu, tad nākiet izskaidrojiet, ja, kā viņi darbosies, un beidziet šeit pļāpāt par to, ko pa mums teiks. Un tāpēc mums ir jāpieņem konvencija, to mēs nevaram pieņemt, tātad mēs pieņemam savu vienalga deklarācija, ja vajadzēs, mēs arī pieņemsim likumu, kas atbilst latviešu tautas nacionālajām interesēm. Un lai te ir nobalso, tā kā viss ir kārtībā, aicinu nobalsot un netērēsim laiku stāstot, cik labi ir Stambulas konvencija
Un nepieminēsim, ja, ka te kāds no klātesošiem taisās iztur savu sievu, vai viņam ir kaut kāda necieņa pret sievietēm. Protams, ka no vienas puses mēs redzam tādu cilvēku saliedētību un tik lielu uzmanību šai problēmai šobrīd, kā vispār nekad Latvijas vēsturē, un es domāju par daudzu citu valstu vēsturē, ka tiešām mēs redzam, ka tauta ir saliedējusies ap šo jautājumu, viņam tik ļoti šis beidzot rūp, un tas ir brīnišķīgi, un tas arī noteikti pavairo tās zināšanas un to izpratni par šo jautājumu. Bet tajā pat laikā mēs arī vispār no visām šīm diskusijām, no tā, cik tas ir sāsināts, cik ļoti tas emocionāli plēš pušu mūsu sabiedrību šobrīd. Mums cietušie zvana un ziņo, ka viņiem zvana vardarbības veicēji. Viņi saka, tūlīt konvencija atcels, es tev atkal varēšu daudzīt, un līdzīga veida tekstus. Un tas ir ļoti slikts signāls, tāpēc, ka šis viss ir iedrošinājis vardarbības veicējus, tāpēc, ka viņiem ir sajūta, tāda visatļautības sajūta, ka valsts ir viņu pusē, nevis to cietušo pusē. Vispār ar to vien, ka šādas diskusijas tika sāktas. Es esmu pārliecināts, ja Saeima pieņemtu tādu vēlēšanu likumu, tad, jā, to varētu izpildīt, īstenot, ieviest varētu. Jautājums, kur tad bet? Šeit īstenībā sistēmai bet ir viens, taču liels un ar entajām izpausmēm, un tas bet vienā vārdā sauc sarežģīti. No vēlētāja puses. Pirmais. Tā garā liste, briesmīgi. Jā. Mums ir uzskats materiāls. Jā, es izmērīju ar lineālu vēlēšanu 73. zīmes. Turklāt tas ir Īrijā, kur nav tik daudz deputātu netiek piedāvāts kā 7. Pieņemot 7, Īrijā caurmērā kandidātu skaits ir 4 deputātu skaits, līdz ar to, ka Latvijā būtu 20 līdz 30 kandidāti vēlēšanu zīmē. Cilvēkam būtu jāsaranžē un nevis tā kā no 1 līdz 5, bet no 1 līdz 30, kur, protams, varētu apnikt arī aiz pie 13 varētu apnikt. Bet, iespējas līdz 30. Otra lieta. Kādam tās vēlētāja atzīmes ir jāsaprot. Mums šobrīd vienkārši ovāliņš ieķeksē jebko, aizkrāsojums. Tur ir jāmāk atšķirt jebkurā rokrakstā vieninieks no 7 un 0 no 6. Man gan melnais humors jāsaka, ka pēc šitā, ko vēlēšana komisijas ir piedzīvojušas pēdējā piegājienā, viņas ir spējīgas uz jebko šobrīd. Turklāt par to, kas piedzīvots pēdējā piegājienā, balsu skenēšanas sistēmas traucējumu dēļ balsu skaitīšana ievilkās vairākas stundas. Bet Īrijā bez problēmām, ar normālu skaitīšanu 27 kandidātus skaitīja 5 dienas. Vai tā ir milzīga traģēdija? Tā būs manuālais darbs un ilgāk. Nebūs naktī ballītē no rīta rezultāti. Būs jāgada ilgāk. Ballītes atkrīt.